5. augustā Ilūgstes stadionā notika 2. Daugavpils un Ilūgstes novada apvienotie sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sporta svētku tradīcija tika iedibināta jau 14 gadus atpakaļ. Pēc novada reformas 2009. gadā sporta svētki tiek nosaukti par apvienotajiem. Šogad Ilūgstes stadionā par godalgām cīnījās 215 pārstāvji no 21 komandas. Sporta svētki jau vairākus gadus pēc kārtas iegūst starptautisko skanējumu, jo arī šogad dalībnieku pulku kuplināja ciemiņu komanda no Zarasu rajona. Sacensībās piedalījās arī ciemiņi no Krāslavas. Sporta svētki tika atklāti ar tradicionālo dalībnieku parādi, pēc kuras dalībniekus sveicināja Daugavpils un Ilūgstes novada domes vadība. Novēlējums cīņas sports, es domāju, ar kādu viņi tie sportu mūsu invalīdi var apskaust viens otrs no aktīvajiem sportistiem. Cīņas garu, izturību uz šī grūtajā vai smagajā dienā un veiksmi, lai armē. Jo mums ir tādi sporta veidi, ne olimpiski, jo ļoti daudz ir atkarīgs ne tikai no meistarības, bet arī no veiksmes. Kā tur bumbiņa rīpos, bowlingā vai tie viņš to apli nenopūtīs, uzmetot uz rinkiem. Tā kā tradicionālie veidi, bet ne olimpiskie. Sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vienmēr izvēršas par skaistu atkal satikšanās brīžu un pozitīvu emociju piesātinātu pasākumu. Tie ir sporta svētki. Vairāk varbūt kopā būšana un sanākšana, aprunāties vienam ar otru, satikties, tajā pašā laikā arī pasportot un gūt no tā pozitīvas emocijas, cik vien tas ir iespējams. Tāpēc arī es neteiktu, ka sporta, ka cilvēki nāk gatavi un trenēti un gatavi tam. Viņi ir gatavi svētkiem vairāk. Nāk ar prieku. Nāk ar prieku, ar prieku tādu, kā tiešām kā nāk uz svētkiem. Cilvēki, kas šodien piedalās svētkos, viņi ir no tiem, kas nav no izlutinātiem, viņi ar labu garastāvokli un ar pozitīvām emocijām vienmēr uzvar visas negācijas. Dalībnieki, kas sporta svētkos piedalās jau vairākus gadus pēc kārtas, arī šogad ir atbraukuši ar prieku. Pēc labām emocijām un pēc labs garastāvoklis tajā vismaz momentā ir šiem cilvēkiem, kas te piedalās. Kurā jūs sporta veidā visaktīvāk piedalāties? Izmēģinām vispār jau visus pārsvarā. Bet veicas, kur vislabāk? Veicas, kā kuru reizi jāatbrauc, kā kuru reizi veicas. Citām reizēm labāk, citām reizēm sliktāk, bet kā kuru... Tātad tomēr ir veiksmes spēle kaut kāda? Jā, veiksmes spēle. Pārsvarā jau pāris gadus te armslingā bija man veiksme, bet tā nav. Kā jau kuru reizi mums te veicas. Kā noskaņojums un kā tas jau var viss atkarīgs. Bet noskaņojums šodien ir labs? Šodien ir labs noskaņojums, jo nav karsti un cerams, ka lietas arī nebūs. Man viss patika, kadreiz es jau visus, es jau Dambrete, man jau daudz bija uzvarējuši. 1. vieta, 3. vieta bija, pa šaušanu bija, i pa šitas vēl daudz kur. Šogad, tāpēc, ka man jau kāja, redzēt. Jā, bet ja ir veselība, tad jūs uzskatāt, ka tomēr ir jānāk un ir jāpiedalās? Ko darīt, kā jau tā gadījās. Nevajag zaudēt savu, kā saka, cik var, vajag turēties. Vajag spēlēt, vajag visu ko darīt. Dalībnieki startēja 12 disciplīnās. Vislielākais dalībnieku skaits šautriņu mešanā, šaušanā ar pneimatisko šauteni, zvejnieka zābaka mešanā, bowlingā un riņķu mešanā Mērkī. Dambretes spēlē uzvaru guva Augse Mikitaita no Zarasu rajona komandas un Jānis Ormanis no Kalupes sociālā centra Pīlādzes. Visatraktīvākajā sacensību pārbaudījumā braukšanā ar invalīdu ratiņiem uzvaru svinēja Vladimirs Ermušs no Šederes pagasta un Marija Malniča no Līksnes pagasta. Sporta veidā šaušanā ar pneimatisko šauteni piedalījās kā kungi, tā arī dāmas, taču zelta medaļas ir tikai 2 un tās tika pasniegtas Regīnai Vingre no Vaboles pagasta un Anatolijam Ļebedokam no Krāslavas komandas.
Šautriņu mešanā nepārspējami palika Lilija Černova no Kalupes un Anatolijas Gallers no Kalkunas pagasta pārvaldes. Savukārt riņķu uzmešanā visvairāk riņķu uzmeta Nainute Vale no Zarasiem un Pāvels Gorins no Ilūgstes novada. Nainute Vale uzvarēja arī basketbolu soda metienos. Vīru grupā zeltu šajā disciplīnā izcīnīja Roberts Pupiņš no Dvietes pagasta. Zvejnieka zābaka mešanā uzvaru guva Līga Vingra no Vāboles pagasta un Marčus Antanus no Zarasiem. Komandu sporta veidā kāršu spēlē uzvara tika piešķirta Aleksandram Jeršovam un Sergiem Bogdanovam no Ilūgstes. Roku cīņā uzvarēja pagājušā gada čempione Valentīna Veinberga no Bebrenes pagasta pārvaldes. Vīru grupā jau 3. gadu pēc kārtas uzvaru izcīnīja Vladimirs Ermurs no Šedres pagasta. Janīna Malniča no Līksnes un Dmitrijs Kupilovs no Laucesas tika sveikti ar uzvaru boulingā.